Labdien! Mēs esam šodien pārveidājis zemnieks, kur mēs esam pie Krumvalda ceriņa, kurš audzē ceriņus visā Latvijā. Un tad mēs iesim paintervēsim Krumvalža kungu. Labdien, Krumvalža kungs! Nevar dabūt noš šito, šitam te nevajadzētu būt, kā aizsēc skatu tam, saulē jātiek. Labdien! Labdien! Nevar jāizsēc kaut kā, es nezinu, šits jānovāc nost, jā. Varbūt jūs mums tā smalkāk izstāstīsiet par tiem ceriņiem, kā jūs viņus audzējat, kā jūs dabujat tik viņus. Kad man beidzot acis atvērsies, kā piedzimu ar aizvērt, tā vēl nevarās. Es pamēģinu sērkots viņu iebāzt tā. Būs tā arī jāmēģina. Ko jūs grib? Man darba, man vajag atsekt šito te, lai saule tiek klāt vienkārši. Kas ir? Varbūt jūs izstāstīsiet smalkāk par tiem ceriņiem. Mēs jums zvanījām tomēr un prasījām par tiem ceriņiem, lai jūs jums izstāstītu. Nē, man neviens nav zvanījis, jā, bet labi, iedodiet, es pakāpšos uz tiem ceriņiem. Tieši ko jūs gribat? Jūs gribat to augšējos tos redzēt, kas tur ir, ja? Adventes ceriņus varētu, ja, jums parādīt. Jūs vienkārši varētu izstāstīt par tiem ceriņiem, lai mūsu skatītāji redzētu un zinātu. Viņus es daudz neraušu. Nost. Šitie ir Adventes ceriņi, viņi tātad ir 96. gada, diezko, kā teikt, jauni ceriņi. Atvesti no Amerikas ar 4 vārpstiņām iekšā it kā. Un redziet, šeit galā ir tāds strutu kūlīts, ja? Un tātad tur iekšā izdalās tās. Viņi kā putekšņoja. Ziniet, kā ceriņi vairojās? Kā vairojās cilvēki, ja jūs ziniet, ja? Es tā smalki nezinu, bet... Kā jūs no ceriņa dzimāt? Es nezinu, no kā es dzimu, bet... Labi, pēc tam pazvanīšu, lai nomaina vadītāju, bet tas tā. Tātad ceriņi kā vairojās. Redziet, šitās 4 vārpstiņas, ja? Man saule spiež acī, es nevaru, man acis jau tā struto saule, ja? Tātad viņas it kā izdalās, ja? Viņas tādos smalkos gabaliņos sadalās un vienkārši lido pie citiem tiem ceriņiem, saprotiet, ja? Un tad tie ceriņi it kā sadalās tādās kā grupiņās, ja? Un līdz ar to viņi arī vairojās, ja? Te es varu parādīt, panāciet uz šito pusīti, ja? Redziet, tur aiz tā koka. Variet pabāzt savu ģībli iekšā. Iebāziet ģībli iekšā. Es labāk nē. Nē, tur ir tātad 95. gada ceriņi, tie ir no Vietnamas, tie ir mazliet neizsniedzamāki, kā saka. No Vietnamas? Jā, no Vietnamas ceriņi tātad. Ceriņi, es domāju, ka tomēr jums Latvijā tikai viņi... Nē, ceriņi aug visur. Bet jūs jau audzējat. Un tas ir viss sliktākais, ka ceriņos trāpas tarakāns. Viņš iziet iekšā, izdzer iekšā vienkārši visu kuņģa sulu, kā saka, ja? Un tad, kad tu ej un kakāvus poda, ja? Un tad vienkārši, kā ir ceriņi, ja? Viņi vairojās. Un tāpat arī tur tarakāni vairojās. Tāpēc es saku, ceriņos bieži ir tie tarakāni un vienkārši... Bet mums tādas ziņas... Pagaidiet, iedodiet roku. Man liekas, nāks vaļā beidzot. Jūs aiz augšas raujiet, ja? Kas? Kur lai es rauju? Tā. Ceriņa kungs, ko jūs darat? Tā tad man šitā ir vieglāk, lai es redzu pasauli ar abām acīm. Ar abām acīm. Ko jūs vēl gribat redzēt? Labi, neko. Šī bija pārveide zemnieks. Mēs varam aiziet apstīties pie tāda ceriņa. Es domāju, mēs varam aiziet. Mums vēl laiks pietiek, ja? Jā. Tas paliek pāri no ceriņiem. Jūs tā varat vienkārši nofilmēt, tas paliek pāri no ceriņiem. Tātad. Kā jums liekas, kas tas ir? Dzīvības koks. Nē, tas nav dzīvības koks, tas ir zaļais ceriņš. Un tātad viņam ziedu nav, jo šogad viņš netaisās nārstot, kā saka. Kā lūk, jūs nofilmējat tos ceriņus, ko esmu audzējis, ja? Tātad, jā. Jūs visu mūžu domājat, ka tā ir egle. Tātad izrādās, ka tā viss nav egle, jā. Jo, ja skatās augšā, ja tur ir viens zieds, kā saka,
zieds viens augšā ir, un tāpēc, ja jūs pakāptos es domāju, aiziet, uzkāpiet tai kokā. Uzkāpiet tai kokā. Es domāju, tur augšā jūs redzēsiet ziedu. Varbūt jūs mums dabūs to ziedu. To ziedu dabūt, jā? Nu, laikam šoreiz viss nedabūšu gan, jo tā tad vai kā šūpojās. Nē. Tu viss, jā, ceļņeklēm. Nu, laikam jau, ko es jums vēl varu nu, jūs negribējāt iet pie Vietnamas teriņiem. Nu, negribējāt, tad arī neiet. Nu, mēs jau varam aiziet. Jūs daudz ko zaudējat vienkārši. Mēs varam aiziet. Nu, neiesim gan uz turieni mēs. Bet jūs... Vārprāts, acis ciet un asaro, to es nesaprotu. Labi, paldies, ceļņekums. Lūdzu. Tā bija mūsu pārreize zemnieks, kur mēs šodien bijām pie Ceriņa kunga un līdz nākamajai Visiem reizei. tiem, kuri gribit kā iegādāties no manīm tos ceriņus, lūdzu nākiet uz manīm Aleksandra ielā 70. Vienkārši es tur iekšā kaut kur bušu vai arī kokā kaut kur slīdīšu augšā pēc lielā zieda japvei. Un tā tad vienkārši atnākiet.